Cienījamās dāmas, godātie kungi, man ir patiesi prieks šodien Saeimas namā atklāt starptautisku konferenci ar visai intriģējošu nosaukumu Kā salauzāt fiskālo disciplīnu ar izaugsmi. Tas nozīmē, ka mums šodien ir jānokļūst līdz atziņām par to, kā apvienot stabilitāti ar attīstību un gudru piesardzību ar inovatīvu nākotnes redzējumu. Atklājot šo konferenci, es pirmām kārtām vēlos sveikt mūsu viesus no Igaunijas Rīgikogu, Lietuvas Seima, Polijas Seima un Polijas Senāta Eiropas lietu komisiju priekšsēdētājus, kas šajās dienās uzturas Rīgā, lai piedalītos 3 Baltijas valstu un Polijas Eiropas lietu komisiju kopīgajā sanāksmē. Šādu sanāksmju rīkošana jau ir kļūst par tradīciju, un manuprāt, tā ir viena no tādām ļoti labām tradīcijām. Tā ir kopjama, vērtīga tradīcija, kurā ir iespējams kolēģiem diskutēt par dažādiem svarīgiem jautājumiem. Un praktiskais ieguvums ir iespēja saskaņot pozīcijas, apmainīties ar informāciju par būtiskākajiem Eiropas Savienības jautājumiem, tajā skaitā par pašreiz aktuālo Eiropas Savienības daudzgadu finanšu perspektīvu. Otrkārt, šādi pasākumi kalpo par piemēru citām nozaru komisijām, kurām arī būtu ieteicams izmantot šādu reģionālās sadarbības formātu. Jo šāda praksa ir patiešām apsveicama. Tā rada papildu iespēju veiksmīgāk aizstāvēt savas nacionālās pozīcijas konkrētās nozarēs. Ir arī būtiski, ka šīs dienas diskusija noris tieši Saeimā, jo tas atbilst manai vīzijai, manam redzējumam. Es uzskatu, ka tiem ir arī jābūt kopīgiem valsts centieniem panākt, lai valsts attīstībai svarīgi jautājumi tiktu diskutēti parlamentārā līmenī, lai viņi tiktu diskutēti tieši parlamentā. Un tieši ievērojot to, ka parlamentam ir jābūt atvērtam, ka ir jābūt iesaistītam nevalstiskajam sektoram, ir jābūt iesaistītiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem, protams, arī plašsaziņas līdzekļiem, lai ik viens, kam ir interese, varētu par šo pasākumu uzzināt. Jo īpaši gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, diskusijām par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem jākļūst par regulāru praksi Saeimā. Tāpēc arī plānojot šā gada Saeimas un nevalstisko organizāciju fórumu darba kārtību, ar nevalstisko organizāciju sadarbības grupas partneriem ir panākt vienošanās, ka viena no fórumu darba sadaļām tiks veltīta tieši aktuālajiem ārlietu un Eiropas Savienības jautājumiem. Godātie klātesošie, 2. martā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju parakstītais jaunais fiskālais līgums ir svarīgs gan Latvijai, gan pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es uzskatu, ka tas ir svarīgs arī globālajai finanšu un ekonomiskajai stabilitātei. Latvijai tas ir īpaši svarīgs, jo mēs esam izvirzījuši mērķi 2014. gadā pievienoties eiro. Es vēlos uzsvērt, ka šajos gados Latvija ir paveikusi patiešām daudz, lai pārvarētu finanšu un ekonomisko krīzi. Laikā, kad Eiropa sāka lemt par nepieciešajām reformām un finanšu disciplīnu, Latvija jau to bija paveikusi nacionālajā līmenī, tādējādi iegūdama labā parauga zīmolu. Taču pašreizējās izmaiņas Eiropas Savienībā ir tālējošākas, un mūsu interesēs ir pievienoties Eiropas attīstību virzošajam kodolam. Jauns fiskālais līgums ir šo izmaiņu būtisks elements, tāpēc ceru, ka līguma ratifikācija Saeimā noritēs raiti un lēmuma mēraukla būs Latvijas nacionālās intereses ilgtermiņā. Cienījamās dāmas un godātie kungi, pēdējie gadi Latvijā ir pavadīti konsolidācijas un stabilizācijas zīmē. Taču tagad, kad ekonomika atgūstas, uzlabojas makroekonomiskie rādītāji, aug eksports un zināmā mērā ir labvēlīgāka arī starptautiskā finanšu un ekonomiskā vide, ir laiks pāriet uz nākamo līmeni un runāt par strauju attīstību. Pat vēl vairāk, mūsu 2014. un 2020. gada nacionāla attīstības plāna vadmotīvs ir ekonomikas izrāviens. Un tieši šādai domai būs jāvalda, lemjot par nākamā gada budžetu. Turpinot ievērot stingru finanšu disciplīnu, mums ir jādomā par reformām un konkrētiem stimuliem, kas uzlabotu demogrāfisko situāciju, veicinātu konkurētspēju un nodrošinātu ekonomikas augšupeju un ilgtspējīgu izaugsmi. Es novēlu, lai šodienas konference mums visiem rosinātu pārdomas, sniegtu radošas idejas, kas palīdzētu sasniegt šos Latvijai un visai Eiropas nākotnē ārkārtīgi svarīgos mērķus. Paldies par uzmanību, lai jums veiksmīga darba diena!
konferences dalīsim divās daļās. Pirmā ir saistīta ar Eiropas stabilitātes mehānismu līgumu un tā ietekmi uz Eiropu kopumā un katru dalībvalsti, un otrs skārs tieši šo izaugsmes jautājumu, kurā mums pieminēja. Lai atklātu šo pirmo daļu par Eiropas līgumu, es došu vārdu Vandai Kalniņai-Lučēvicai, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāji, ar atklāšanas vārdiem. Lūdzu. Es uzskatu, ka publiskas ekspertu līmeņa diskusijas ir ļoti nozīmīgas, lai patiesi izvērtētu un analizētu tik nozīmīgi jautājumu kā jaunais Eiropas Savienības dalībvalstu fiskālās disciplīnas līgums, jeb tā dēvētais fiskāla kompakti. Tikai diskusiju ceļā mēs varam gūt pārliecību, ka šis ir pareizais un vajadzīgais ceļš Latvijas ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai, mūsu valsts un tautas ilgtermiņa un ilgtspējīgas attīstības garantēšanai.